saskaņas centra rindas nemaz nav tik vienotas, kā apgalvo to līderi. Starp viņiem ir arī cilvēki, kurus neapmierina Ušakova un Urbanoviča rīcība referendumā. Ekspolitiķis Jānis Jurkānis pēc referenduma izsludināšanas pat prognozēja partijas sašķelšanos. Saskaņas centrs aiziešot pa skuju taku, ja tas referendumā sekos Ušakova viedoklim. Tā Jurkānis. Tieši valodas referendums arī ir iedzinis ķīls starp partijas spicu un ierindas biedriem. Skaļi protestēt viņi baidās, bet kuluāru sarunās neslēpj. Referendums bija kļūda un pie tās vainojam Ušakovs un Urbanovičs. Viens no neapmierinātajiem ir Armands Strasts. Viņš par brīvdomību jau reiz izslēgts no partijas. Lai arī Strasts atkal ir atgriezies saskaņā, viņš izlēmis veidot pats savu politisku spēku. Tas ne tikai vārdos, bet arī darbos cīnīšoties par taisnīgumu. Strasts uzskata, ka saskaņa pirms vēlēšanām sludinātās sociāldemokrātu idejas ir nodevusi. Pēc ārkārtas vēlēšanām saskaņas centrs ļoti gribēja nonākt pie varas. Valdības veidošanā savu roku vēlējās pielikt arī saskaņas valdes loceklis Armands Strasts. Viņa iecer bija alternatīva koalīcija un plāns Q. Partijas grupēt nevis pēc nacionālā jautājuma, bet ekonomiskā. Jaunajā saimā Strasts esot atradis 58 balsis no ZZS, Nacionālās apvienības un arī Vienotības. Saskaņas vadībai Strasda aktivitātes nepatika, Ušakovs pieprasīs Strasdu izslēgt. Nav jautājums, ar ko viņš ir veicis sarunas, vai par ko viņš ir veicis sarunas. Ne par to bija strīds. Problēma ir par to, ka viņš vispār ir piedalījies nesankcionētas sarunas, un līdz ar to viņš ir pārkāpis disciplīnu un ir prom. Disciplīna, tas ir mūsu firmas zīme. Ja? Mēs visiem, gan partneriem, gan visiem pāriem, garantējam to, ka mums nebūs nekādas sarunas paraleles tiem sarunam, kur mēs pilnvarojam ar frakcijas lēmumu Ušakovam un Urbanovičam. Nevienam nav tiesības nekādas separatiskas sadarbības veikt ar citām frakcijām. Valdībā saskaņa neiekļuva un pēc koalīcijas veidošanas kaislībām partija Armandu Strazdu atkal uzņēma savās rindās. Tomēr Strasts turpina meklēt dombiedrus, kas nav apmierināti ar saskaņas centru. Viņaprāt, Ušakovs valdības veidošanā atteicies no visa, kas rakstīts partijas programmā un nodevis sociāldemokrātu ideālus. Un, ja to pasaka Nils Ušakovs vai ne, kurš tiek tajā brīdī izspēlēts kā alternatīvs premjers, vai ne, bet kurš saka, ka īstenībā es varētu arī atteikties, vai viss ir kārtībā. Principā tas virziens ir pareizs. Tad tā nav alternatīva, jo sociāldemokrātija ir jābūt alternatīvai. Tāpēc laiks veidot jaunu sociāldemokrātisku biedrību, kas pāraugs partijā. Strasts sola cīnīties pret ārvalstu bankām un dalīt labumus vienlīdzīgi visiem. Es domāju, ka ir pienākuši tāda 30 gadu sociāldemokrātijas laiks, vai ne? Viņš stāv pie sliekšņa Latvijā, vai ne? Ja Latvija grib izdzīvot, ja Latvija grib tālāk pastāvēt un eksistēt, tad ir pienācis laiks sociāldemokrātiskai ekonomiskai struktūrai, tāpat kā visā veiksmīgā Eiropā pēc otrā pasaules kara. Jauno biedrību Armands Strasts ar dombiedriem no organizācijas Progresīvie dibinās nākamā sestdienu vilcienā netālu no Rēzeknes rajona Stirnienes pagasta. Tā esot viena no Latvijas vietām, kas vissmagāk ciet uz krīzes laikā. Pirmais uzdevums būs veidot reģionos šīs šūnas, cilvēku grupas, novados, pašvaldībās un tā tālāk. Maksimāli daudz arī šo te varu nodot šīm te organizācijām. Un, tādējādi pakāpeniski visā Latvijā audzējot šo te struktūru. Strasda idejas patīk arī arotbiedrību līderim Pēterim Krīgeram. Sociāldemokrātu kustībai Latvijā būtu laba augsne, bet partija ar šādu piedāvājumu trūkst. Krīgers uzskata, ka šo politisko kustību sabojājuši Juru Bojāru Sociķu un arī policistu arotbiedrības vadītājs Agars Sūna, kurš biedrojās ar Putina atbalstītājiem Maskavā. Krīgers Strasda partijā stāties negrasās, bet atbalstu un padomu nelieks. Es domāju, ka pašu ideja kā tāda ir laba, un tāpēc, ja būs iespēja kaut kādā veidā palīdzēt un atbalstīt šādas kustības veidošanos, tad labprāt. Armands Strasts dombiedri saimā Igors Pimanovs un Sergejs Mirskis cer, ka jaunā biedrība iekļausies saskaņas centrā. Iecer veidot jaunu partiju, viņi sauc par kļūdu un mēģinājumu sašķelt saskaņas centru. Es nesaskatu šeit nekādu pārkāpumu, ja kādi mani biedri no SDP saskaņā vai no sociālistiem vai kādi citi kreisie sadarbosies vai piedalīsies šīs sabiedrības darbībā.
Tas nav izaicinājums, tas ir vēl viena no iniciatīvām. Jau sen vajadzēja to darīt. Es gribētu tā pateikt. Par pārēju no savas partijas es nekad nepiekritīšu tam, lai iet prom no savas partijas. Ja? Bet, ja runa iet par to, ka savas partijas ietvaros mēs varētu turpināt tālāko sociāldemokratiskās idejas attīstību, to es gan atbalstītu. Sergejs Dolgopolovs piekrīt, ka referendumu dēļ saskaņā ir daudz neapmierināto, arī ar partijas vadību, bet viņš neuzskata, ka partija gaidas šķelšanās. Kļūdas saskaņieši izvērtēs, bet netīro veļu publiski nemazgās. Partijas biedra plānu veidot jaunu partiju viņš uztver ar skepsi, jo ar labām idejām vien esot par maz. Teorētiķiem reti izdodas projekti, kas prasa liels organizatorisks pūliņus un praksi. Pēdējais piemērs ir mūsu parlamentārija viena no pārstāvētām frakcijām. Kā labas idejas, ar labām idejām ir mostīts ceļš uz elli. Sociologs Arnts Kaktiņš prognozē, ka drīz vien krievisko partiju flangā radīsies jauni spēlētāji. Pārgrupēsies agrākais PCTVL, Lindermans un Osipovs turpinās rīkot dažādas akcijas, lai celtu savu popularitāti. Iespējams, arī Saskaņas vienotībai dienas ir skaitīts, jo referendums partijas popularitātei latviešu vidū uz daudziem gadiem pārvilcis treknu svītru. Šī patreizējā situācija, ka Saskaņas centram ir lielā mērā monopols uz krievisku runājošo vēlētāju balsīm, ka tas nav ilgspējīgi, tas nav ilglaicīgi. Tā, zināmā mērā, ir apstākļu sagadīšanās, jo arī skatāmies vēsturē, tad arī tajā flangā ir lielākā daļā laika bijis vairākas politiskās partijas, kas reizēm ir cīnījušās, reizēm ir sadarbojušās, bet tur ir bijusi kaut kāda ekosistēma. Un man šķiet, ka vienā vai otrā veidā mēs atgriezīsimies atkal šādā situācijā.